Es spēlēju deputāti Ilzi Viņķeli, kura mums visiem varbūt vairāk asociējas ar Covid laiku, jo tajā laikā viņa bija veselības ministre. Bet arī pirms tam viņas loma bija diezgan liela un nozīmīga un ļoti interesanta. Man ļoti patīk iedziļināties Ilzei Viņķelei kā tādā, tāpēc, kad es vienmēr sevi pieskaitu pie cilvēka, kas ļoti attālināti interesēs par politiku, un līdz ar to tas, kā politiķi sevi prezentē uz tās politiskās skatuves, tādus es viņu arī uztveru. Bet šeit ar to nepietiek. Šeit vajag iedziļināties tajā cilvēka būtībā kā tādā. Un man ļoti palīdzēja tikšanās ar Ilzi un vispār mēģinājumos saprast viņas būtību kā tādu. Un tā galīgi nav tik vienkārša, kā mums varētu likties. Līdz ar to man kā aktrisei ļoti interesanti spēlēt un mēģināt atkost šo cilvēku. Manuprāt, Ilzes mērķis izrādē ir būt pietiekoši patiesam savām vērtībām, kas politiķim gribi negribi ir grūti. Tas viss ir ideāli un tā viss ir utopija, ka visi politiķi to dara, bet ir kaut kādi arī zemūdens akmeņi, pēc kuriem viņi vadās. Nu, tad Ilze ir tāds, gribētu teikt, kareivis, kurš arī ir iekļuvis dažādās, varbūt arī nepatīkamās situācijās, dēļ tā, ka viņa dara, kā viņa uzskata par pareizu, neatkāpjas no tā. Un tas manā skatījumā izraisa cieņu, bet attiecīgi tas arī līdzi pavāk ļoti daudz dažādas sekas, ne tās patīkamākās iespējams, arī publicitāti varbūt ne to pareizāko, jo viņa nav vērts politiķis, viņa nav pareizs politiķis, viņa ir politiķis, kas dara, kā uzskata par pareizu. Es saprotu, ka es pirmo reizi pa visu šo laiku, kamēr esmu šajā profesijā, esmu aktrise, es laikam pirmo reizi taisu reālu cilvēku, kurš ir dzīvs mūsdienās un ir tāds, ar kur pat var satikties un parunāt. Un kad es daudz ko nezinu, kā ir jādara, kā ir pareizi. Un es ļoti taustos un instinktīvi mēģinu sajust. Un arī to es nezinu, tas ir pareizi, bet tas ir veids, kā es to daru. Un tāpēc man nav iestrādāts vadlīnijas, kā iespējams citiem aktieriem, kas ir pieraduši attēlot īstus cilvēkus. Nē, man tā nav. Tāpēc es esmu no visādām pusēm piegājusi tam cilvēkam. Tāpēc man tieši tikšanās ar viņu ļoti palīdzēja saprast to viņas būtību, kas man arī ir svarīgākais, noķert to cilvēka esenci un tad sākt ap to taisīt lomu.